Šī video mēs apskatīsimies Week 4 Problem Set Filterless, kuru lejupielādējot uz mūsu izstrādes vidi, mēs redzēsim, kā atkal parādās helpers C fails, kurā mums ir aprakstītas čupiņi ar funkcijām. Mums eksistē arī filter C, kur ir aprakstīts pats pamats programmai, kura visu palaiž un kontrolē, un nosaka, kurš no gadījumiem ir jāizpilda. Šī programmā mums tātad ir 4 filtri: blur, tātad izpludināt, grayscale, pārveidot pār melnbaltu, precīzi sakot pelēkos toņos bildi, reflection, pagriezt bildi horizontālā virzienā, un sepia, padarīt bildi tādu brūnīgu. Attiecīgi, šeit parādās arī make file, to mēs nedrīkstam mainīt. Tas ir instrukcijas, lai šie visi faili kopā pareizi strādātu un izveidotu darba failu, kuru mēs varam palaist. Tad viens no pirmajiem filtriem mums ir grayscale. Tas ir salīdzinoši vienkāršs filtrs. Kā mums apraksts pasaka, mums visas vērtības ir jāpadara līdzīgas. Tad mums būs tāds maģisks mainīgais kā sum, kurā mēs varēsim rakstīt, kādu tur vērtību mums ir jāieraksta kurā pikselī. Mums būs jāiziet pilnīgi visiem pikseļiem cauri. Līdz ar to mēs uzreiz varam rakstīt ciklu, kas iet cauri visām vērtībām. Tātad augstuma cikls, platuma cikls, un tālāk varam pievērsties, kas tam mums tur ir jādara katrā šūnā. Lai dabūtu melnbaltu attēlu, mums ir jāsaskaita visas 3 krāsas kopā un jāizdala ar 3. Attiecīgi pēc tam mēs ierakstam katrā krāsiņā vienu to pašu ciparu. Tādā veidā mēs būsim pārvērtuši no krāsaina uz pelēkiem toņiem, kur atkarībā no krāsu vērtībām mēs būsim dabūjuši intensitāti. Tātad, cik tumšs, cik gaišs būs konkrētais piksels. Mēs varam paņemt šo te sum mainīgo un tajā ierakstīt image ītais, jētais, RGBT, red, plus tieši tāpat rakstot zaļā krāsa, un tad pieskaitam arī zilo krāsu. Tad atceramies, ka krāsu vērtības mums ir amplitūdā no 0 līdz 255. Līdz ar to mēs esam ieguvuši visdrīzāk diezgan lielu skaitli, kas ir lielāks nekā, ko mēs varam ierakstīt vienā konkrētā pikselī. Lai iegūtu intensitāti, mēs dalīsim ar 3, bet ņemam vērā summa man ir integer, bet dalīsim mēs viņu ar 3,0. Tas ir paredzēts, lai mums būtu iespēja nopaļot šo te vērtību, nevis atmest daļu no vērtības. Ja mēs neizdarīsim to kā decimāla skaitļi, kuru nopaļo uz veselu skaitli, mums parādīsies nepareiza intensitāte. Turklāt šī te darbība mums paredz, ka augšā mums ir jāpieraksta arī include math. Tad, kad mēs esam izdalījuši, tad šo te skaitli mēs varam ierakstīt visās krāsiņās. Un tad jau mēs varēsim pamēģināt konkrēto funkciju. Tad pirmais, kas mums būtu jāizdara, ir make. Paskatīsimies, vai esam pareizajā mapītē, protams. Kad esam pareizajā mapītē, tad varam arī mēģināt izveidot, bet skatāmies, ka kaut kur ir bijusi kļūdiņa. Tad ir sajaukti 2 burti. Ok, ir izlabots. Tālāk mēs varam doties nedaudz zemāk, un te būs instrukcijas ne tikai par katru failu, bet arī instrukcijas, kā palaist konkrēto
filtru. Tad mums ir jāpieliek svītriņu un filtra burts, lai palaistu konkrēto filtru. Tad viens liekas simbols priekšā. Un redzam, ka nevar palaist. Nevar palaist, tāpēc, ka mēs nokopētu komandu, nesamainam nosaukumu šim failam. Turklāt faili ir iekšā imidžu mapas, kas nozīmē, ka mums jāliek punkts slīpsvītra, imidžu, un tad jāpaskatās, kuru failu mēs vēlamies tur iekļaut. Piemēram, courtyard. .bmp. Tātad mums ir jānorāda, kurā vietā atrodas konkrētais fails, ne tikai tā nosaukums. Un redzam, mēs esam ieguvuši out failu, kurā ir melnbalta bilde. Varam arī paskatīties, protams, oriģinālo. Tālāk nākamais mums ir sēpijas filtrs, un priekš šī filtra mums ir nepieciešama formula. Viņa atrodas tepatās augšā, mēs viņu varam nokopēt un ielikt kā komentāru, lai nedaudz atvieglotu sev darbu. Un darba atvieglošana būtu sekojuši, ka mēs ierakstītu konkrētās krāsas attiecīgajos mainīgajos, lai mums nav jāpāraksta visa formula. Līdz ar to mēs varam izveidot int original red, original green, original blue. Un tās būs tās pamata krāsiņas. Tālāk mums ir sēpija red, green, blue. Formula ir dota ar ļoti konkrētām vērtībām. Tās ir tiešām, lai panāktu vēlamo efektu. Ja mēs ierakstīsim kaut vienu no skaitļiem nepareizi, attiecīgi mums nesanāks vēlamais efekts. Tad, kad mēs esam nodefinējuši visus mainīgos, mēs varam izveidot ciklu, kas ies cauri visām atkal rindām kolonnām, lai tiktu klāt visiem pikseļiem. Tad arī otru ciklu uztaisīsim. Un tālāk mums ir jānolasa visas šīs te krāsas. Varam arī nokopēt šos te mainīgos. Tālāk ir image itais, jētais piksels, tad konkrētajam pikselim RGBT red. Paņemam tikai sarkano krāsu. Un izdarām tieši to pašu ar pārējām divām krāsām. Kad esam šīs visas krāsiņas uzrakstījuši, varam savu nokopēto formulu pārvietot ciklā pareizajā vietā un to atkomentēt. Paskatīties vienīgi vajadzētu, lai visas rindiņas sākās vienādā attālumā, lai būtu stilistiski pareizi. Un pieliekam semikolus katras koda rindas beigās. Tālāk mums ir jāņem vērā, ka ir ierobežojums, ka šādā te veidā sareizinot var gadīties, ka vērtība, kas ierakstīsies krāsiņā, mums ir lielāka nekā 255. Līdz ar to mums būtu jāuzraksta vairākas pārbaudas. Un ar vairākas pārbaudas tiek domāts, ka katrai krāsai ir jāpārbauda, vai sēpija tonis nav lielāks par 255. Ja ir lielāks par 255, tad konkrētā krāsa ir jāsamaina uz 255. Un arī sēpija zilajam. Liekam to pašu pārbaudi kā pārējām krāsām. Diemžēl šī gadījumā nav īpaši variantu
samazināt uz īsāku kodu, jo mums ir jāpārbauda katra krāsa atsevišķi. Mums nedara, ka mēs visas krāsas vienlaikus pārmainītu. Un tad mums ir palicis vairs tikai image itais, jētais elements, konkrēto krāsu samainīt uz sēpija tonu. Tad uz šo te proporcionāli samainīto krāsiņu. Tad, kad to būsim izdarījuši, varēsim palaist atkal filtru programmu. Šoreiz mums būs jānorāda tikai cits filtrs. Pirmais mums ir palaist make, lai pārbaudītu, ka programma ir pareizi uzrakstīta. Redzam, ka vienā no krāsām ir drukas kļūda. Palaižam vēl vienreiz, vairāk kļūdu nav. Varam izvēlēties kaut vai to pašu failu, bet mums jāsmaina komanda no G uz S. Attiecīgi output failu varam atvērt un redzēsim, ka tas ir kļuvis brūnos toņos. Nākamais filtrs ir reflect. Tādā gadījumā mums vajadzēs pagaidu mainīgo, kurā mēs varēsim ierakstīt pikseli, kuru mēs nokopējam no vienas puses, paņemsim pikseli no otras puses, ierakstīsim oriģinālā vietā un pagaidu mainīgajā esošo ieliksim otrā pusē. Kāpēc mēs nevaram tā kā praktiski problēmā, jo mums vienkārši nav pieejams tas mainīgais, kurš noteica, ka mēs varam vienkārši mīnus zīmi iedot un tad mums strādās viss. Līdz ar to mēs rakstīsim ciklu, kas atkal iet cauri pilnīgi visiem pikseļiem. Tad salīdzinām ar augstumu, I++. Salīdzinām ar platumu, bet te būs jāņem vērā viena nianse. Platums ir jādala ar 2, lai nesanāktu, ka mēs paņemam vienu pusi, nokopējam uz otru pusi un pēc tam aizkopējam atpakaļ. Attiecīgi mums būs jaunā atrašanās vieta. Līdz ar to mēs varam izveidot atsevišķu mainīgo, lai katru reizi nerakstītu jaunu vietu. Liela iespēja sajaukt. Mēs paņemam platumu, mēs atņemam J un mēs atņemam 1. Mēs atņemam 1, tāpēc, ka platums būs tik, cik ir platums, bet indeks ir no 0 līdz platums -1. Un J mēs atņemam, lai trāpītu pretējā pusē. Tātad vērtības, ko mēs ņemsim, visas būs no kreisās puses un rakstīsim mēs visu labajā pusē. Temp mainīgajā mēs ierakstam image IJ, tātad no kreisās puses. Attēlā, kas ir kreisajā pusē, mēs ierakstīsim šo te labās puses vērtību. Itais ņu J. Un labajā pusē mēs ierakstīsim to, kas mums ir tempā. Ja viss būs labi, mēs varam palaist make filter. Paskatīsimies, ka šeit esmu ierakstījusi I nevis J mainīgo, tātad kļūdas varam izķert jau make daļā. Un tad mums paliek palaist komandu reflect. Tātad varam paskatīties, ka courtyard original skatās uz labo pusi, un tagad pagrieztajā mums skatās uz kreiso pusi. Un mums ir vairs palicis tikai blur filtrs. Blur filtram ir īpatnība, ka mēs paņemam pikseli un visus apkārt esošos pikseļus, un tad saskaitam un izdalam, protams, uz to skaitu. Līdz ar to mums būs vajadzīga attēla kopija, jo, ja mēs pamainīsim, piemēram, pirmo pikseli, un tad gribēsim otro pikseli mainīt, mums viens pikselis jau ir samainīts. Mūsu attēls kļūst pamazām, bet aizvien nesaprotamāks, netik ļoti nedaudz izblurotais, kas mums ir nepieciešams, bet pilnībā nelietojams. Līdz ar to mums ir jāizveido attēla kopija. Tam mēs piešķirsim atmiņu ar kalku palīdzību. Mums jāiedod platums, augstums reiz konkrētās tātad, datu tipa izmēru.
Un mēs būsim rezervējuši tam akmeņu. Tālāk mums būs nepieciešams atkal iet cauri visiem pikseļiem. Un šādu ciklu mums būs nepieciešama veseli 2. Vienā reizē mēs kopēsim attēlu, otrā reizē mēs viņu apstrādāsim. Līdz ar to varam uzreiz to nokopēt, un mums paliks vietiņa, kur rakstīt. Šī mirklī vienīgi palaišana nebūs iespējama, jo mums ir cikls, kurā nekā iekšā nav. Augšējā ciklā image itais, jētais mums ir jāieraksta iekš image, copy, itais, jētais. Pēc tam varam ķerties jau konkrēti šūnu apstrādē. Turklāt mums parādīsies, ka mums būs nepieciešami daži mainīgie, jo mums būs katrā iterācijā jāskaita šīs vērtības. Tātad red, green, blue, bet papildus mums vajadzēs saprast, kur tad ir malējais piksels un uz kuru pusi. Jo, ja mēs paskatāmies šeit paņemam pirmo pikseli, mums apkārt vajag 2, 6 un 5. Ja mēs paņemam otro, tad mums ir 1, 5, 6, 7, 3. Ja? Līdz ar to mums vajag pat līdz 3x3 lauciņiem, atkarībā no pikseļa atrašanās vietas. Kas nozīmē, ka mums parādīsies left, right, top, bottom, lai noteikti no kuras koordināts, līdz kurai mums ir tātad šie te pikseļi nepieciešami. Un tālāk mums būs nepieciešams arī count. Count gadījumā mēs izmantosim float, jo atceramies, count ir tāda interesanta lieta, ka ja mēs izmantojam krāsas, tā kā iepriekš mums bija filtrā, ja mēs paņemam decimālu taisskaitli dalīšanai un tad nopaļojam, mums ir precīzāks rezultāts. Katras iterācijas sākumā mēs visas šīs vērtības, protams, nonulējam. Tehniski šo te var darīt arī vienā rindiņā. Left, right, top, bottom mēs nenulējam, tāpēc, ka tās nolasīsies mums ar ifu palīdzību. Atkarībā no tā, vai i-1 ir lielāks vienāds ar 0, mēs varam pateikt, kam ir jābūt šim te augšējiem punktam. Tātad vai mums uz augšu ir vēl kāda rindiņa? Ja ir, tad top ir i-1. Ja nav, tad top ir i. Šāds te mehānisms mums atvieglos, ka mums pēc tam ciklā nebūs jāraksta entie nosacījumi, mēs ierakstīsim vienkārši vērtības. Ja i plus 1 ir mazāks par augstums, bet šobrīd mazāks, nevis mazāks vienāds, lai nesanāk, ka mēs ārpus robežām to daram, mēs varam pateikt, kur ir apakš, tātad uz leju. Šī gadījumā, ja mēs ņemtu viennieku, tad te uz leju šūna ir, un bottom mums būs i plus 1. Ja neeksistē šūna uz leju, tad tikai i. Attiecīgi tieši to pašu vajag izdarīt pa labi, pa kreisi. Tādā gadījumā mēs pārbaudām j. If j-1 ir lielāks vienāds par 0, tad pa kreisi, ja eksistē šūna, tad left ir j-1. Ja neeksistē, tad left ir j. Tālāk mēs pārbaudām, vai pa labi mums ir iespējams vērtības. Tad j plus 1 mazāks pār platumu. Tādā gadījumā right ir j plus 1. Savādāk j ir tas pats, right ir tas pats j. Tad, kad mēs esam noteikuši šīs robežas, mēs varam jau sasumēt visus pikseļus. Tālāk mums ir nepieciešams uzrakstīt ciklu, kas iet cauri visiem elementiem, tātad visiem
pikseļiem. Šoreiz apsaukšu pār rindiņām, lai nedaudz vieglāk saprast. Tātad rindas sākās no augšējās, rindas iet līdz mazāks vienāds ar apakšējo, un rinda palielinās. Attiecīgi mums ir arī kolonnas, int kolumna, sākas ar kreiso tālāko, jābūt mazākai vienādai ar labo tālāko, un palielinam. Un tad katram pikselim, katrai krāsai mēs pieskaitam šo te vērtību no image copy. Tad rinda, kolonna un konkrētā krāsa. Attiecīgi to izdaram pilnīgi visām krāsām. Atceramies, ka plus vienāds izmantojam, lai katrā reizē nepārakstītu konkrēto vērtību. Un pēc tam mums svarīgākais būs neaizmirst, ka mums ir jāskaita, cik pikseļiem mēs esam izgājuši cauri. Līdz ar to count mainīgo palielinam iekš šī cikla. Tālāk aiz abiem cikliem mēs varam pārreikināt katru krāsu, nopaļojot krāsas dalījumu ar skaitu. Atceramies, ka tas novērsa mums iespēju, ka mēs panākam nepareizu rezultātu. To pašu daram arī ar pārējām krāsām. Un arī ar zilu krāsu. Pēc tam mums atliek vien attēlu ītajā jētajā pikselī ierakstīt konkrēto krāsu. Faktiski šo var saīsināt arī kā vienu rindiņu aprēķinu, tātad veikt pretīm ierakstīšanai, bet tādā gadījumā ir nedaudz lielāka iespēja nojaukt, ko mēs kur daram un kāpēc. Šādi sadalot, mēs novēršam iespēju ielaist smagas kļūdas konkrētajā rindā. Piemēram, ja mēs rakstīsim no image, nevis no image copy, mēs panāksim, ka attēls pakāpeniski kļūst aizvien izplūdušāks un izplūdušāks. Ja mēs neizmainīsim count mainīgo, attēls mums kļūs vienkārši melns un tam līdzīgas kļūdas. Attiecīgi, kad to esam izdarījuši, mums ir nepieciešams šo te failu tātad arī nokompilēt. Atceramies, ka tam ir make filter, nevis make helpers. Ja redzam, ka make filter nav nevienas kļūdas, tad varam atrast attiecīgo palaišanas komandu konkrētajam filtram. Atceramies, ka tās ir šeit zemāk aprakstā un ka faila adrese mums ir jāsamaina. Images un paņemsim to pašu courtyard. Tā. Un palaižam. Un varam pārbaudīt, kas mums sanāca outfailā. Redzam, ka mums ir sanācis nedaudz izplūdes attēls. Attiecīgi mums tagad būtu jāpalaiž check. Pēc tam style pārbaude un submit 50. Tad viss smiley. Kad viss smiley aiziet, tad mēs varam, protams, pārbaudīt visu, bet šī gadījumā mēs redzam, ka sepijai tomēr kaut kas nav pareizi. Tad tas, kas nepatīk sepijas uzdevumam, ir tas, ka šeit
ir paņemta standarta funkcija un nav nopaļots šis te reizināšanas rezultāts. Attiecīgi gadījumos, tad, kad sanāk nepareiz vērtība, tas ir tāpēc, ka, piemēram, ir 0,5, bet bez raunda mēs pazaudējam šo vērtību. Līdz ar to izlabojam šo te nelielo kļūdiņu. Palaižam vēl vienreiz check. Un tagad gan visi smiley ir zaļi. Palaižam style, apstiprinam un submit 50. Neaizmirstam, ka submit 50 ir jāieraksta yes.